Labdien! Atkal klāt ir mēneša 14. datums, kas nozīmē arī raidierakstu retinātā gaisā jaunākās epizodes iznākšanu. Es esmu Ines Puček un es sarunājos ar alpīnistiem, klinšu kāpējiem par to, kas tad piedzīvots ārpus komforta zonas. Vai arī tiem cilvēkiem atrašanās kalnu ielajās ar smagu mugursomu plecos un benzīna prīmusa tvaikos nosūbējuši seju. Varbūt tā patiesībā šiem cilvēkiem ir komforta zona. Tas tāds jautājums katram no mums. Es turpinu sarunu sēriju ar Teodoru Ķirša komandas dalībniekiem, un šoreiz es sarunāšos ar vienu no pasaulē pazīstamākajiem latviešu zinātniekiem, Eiropas Bioinformātikas institūta Lielbritānijā darbiniekiem, Alvi Brāzmu. Labdien, Alvi! Labdien! Pirmkārt jāsaka tā, ka man ir jāpateic Latvijas Universitātes fizmātas fakultātei un cilvēkiem tur, jo tā bija lieliska izglītība. Es jau patiesībā biju diezgan nobriedis zinātnieks, kad es izdomāju, ka es gribu sakombinēt divus savus intereses. No vienas puses matemātika un datorzinātne, no otras puses bioloģija. Un tas bija tas brīdis, ka būtībā pasaulē dzima jauna zinātne, ko sauc par bioinformātiku, kas pēta, varētu teikt, bioloģisks organisms no informācijas viedokļa. Ja? Mums daudz ko mūsos, ieskaitot, cik labi mēs varam kalnos kāpt, nosaka mūsu genoms. Ja? Un tas ir apmēram 3 miljārdu burtu garš, ja? Un būtībā tā ir ķīmiska viela, bet viņu var pētīt arī kā vienkārši garu virkni, kā grāmatu. Ja? Un tas ir tas bioinformātikas pamats. Un tā zinātne radās pirmsākuma droši vien jau 80. gados, bet viņi tāpat līdz kaut kur 90. gadu beigām bija tāda cottage industry, ja? Tāda maza zinātnīte, ja? Kas likās, tā sakot, ne īsti mainstreamā. Ja? Yeah. Bet 90. gadu beigās tas bija tas laiks, kad bija cilvēka genoma projekts, ja? Kad sekvenēja tos 3 miljārdu burtus cilvēka genomu pirmo. Un tā zinātne kļuva par nepieciešamu jebkurās dzīvības zinātņu pētījumos. Man laimējās tur tajā laikā būt. Un tas ir, es teiktu, divas lietas. Pirmais, vismaz izglītība, un otrs, atrasties zinātnē, kur tikai rodās tajā brīdī, ja, no paša sākuma. Man ir ļoti liels prieks, ka man ir izdevies tevi noķert Latvijā un ka tu esi piekritis atnākt ar mani aprunāties. Un, es domāju, ka tu nojaut, ka tā saruna mums nebūs par zinātni, bet par to, kas tev ir piedzīvots kalnos. Protams, un man tas ir liels gods šeit atrasties. Ja. Es esmu noskatījies dažas no šīm intervijām, un es tiešām esmu dziļā iespaidā, cik tas viss ir ļauki un profesionāli izdarīts. Paldies! Tas tāds foršs kompliments man, bet es pati gan, protams, domāju par to, ka man ir šausmīgi daudz vēl, kur augt un ko darīt, un neviena no tām sarunām nav bijusi perfekta. Bet laikam jau īstenībā svarīgākais ir tas, ka mēs vispār aprunājamies par to un atskatāmies uz tiem jūsu varoņu darbiem, ko jūs tur kalnos esat darījuši. Man īstenībā ir viens jautājums, vai tie cilvēki, ar kuriem tu šobrīd kopā strādā, kas iespējams ikdienā tevi, es nezinu, varbūt uzvalkā redz, vai viņi zina to, ka pirms 30 apmēram gadiem tu esi bijis viens no tādiem, stiprākajiem, man liekas, latviešu vīriešiem, kas dzīvojies ir kalnos ar to smago telti un mugursomu un to īstenībā trako inventāru, kas tajā laikā bija. Jā. Tie man tuvākie draugi, protams, zina. Ne jau visi kolēģi zina, un tā sakot, tas jau bija sen atpakaļ, bet tie tuvākie cilvēki man zina. Jā. Bet vispār ir bijusi arī tāda saruna. Es pieņemu, ka ar tevi daudz ir runājuši cilvēki tiešām par zinātni un tādām lietām, bet vai kāds ir vēl ar tevi runājis par to kalnu būšanu? Pēdējos 30 gados droši vien nē. Bet tajā laikā jūs bijāt tādi, gandrīz kā slavenības Latvijā. Jā, vai tieši slavenības es nezinu, bet es vēl nesen biju pie savā bijušajā, kur tagad brālis dzīvoja Jelgavā, un es skatos, tur man joprojām ir 3 medaļas zelta no Latvijas kalnu turismu čempionātiem un PSRS sporta meistara nozīmīti, vai ne, tā kā bija jau tur, man liekas, ka tur dažos žurnālos kaut ko tur, tādas bildes rādīja un pa mums kaut ko tur rakstīja, bet
tas jau nebija tas, kāpēc mēs tur to darījām. Vai ne? Kāpēc tad jūs to darījāt? Kāds ir tas tavs iemesls? Jā. Nu, viena lieta, tur es domāju, iemesli ir daudz, jā, un droši vien, ka viens no iemesliem, kāpēc tas tā notika, ka toreiz Padomju Savienībā patiesībā nebija daudz ko darīt, vai ne? Un tā aizbraukšana uz kalniem bija tāds veids, kā no vienas puses aizmukt no tās pelēkās ikdienas, un no otras puses kaut kā izpaust sevi, vai ne? Tādā veidā, kā vēl to drīkstēja, vai ne? Un man ir vienmēr patikušas kartes. To, man liekas, man mazā jau jaunā bērnībā, vēl pirms skolas, kaut kā tēvs iemācīja. Es atceros, ka es sēdēju viņam klēpī, un viņš zīmēja karti Daugava un tie Rīgas ezeri, kur mēs ar kuģīti pat bijām braukuši. Es to joprojām atceros. Man liekas, ka man droši vien tādi 6 gadi varbūt vēl nebija, vai ne? Un man vienmēr kartes ir patikušas. Paticis konteksts, ja? Un kāpt kalnos, tas kaut kādā ziņā ir kā atrasties reālā kartē, jo tad, kad tu uzkāp kalna galā, tu redzi visu riņķi, un tu vari, tā sakot, ar to karti, kas tev ir rokā, sasaistīt, kur kas ir, saprast to kontekstu. Ja? Un man tas ir ļoti vienmēr pievilcis, un joprojām, un ne tikai šajā sakarā. Ir vēl kādi šobrīd hobiji, ar kuriem nodarbojies? Tad, kad es aizbraucu uz Angliju 97. gadā, sākumā tur nebija nekam daudz laika, bet mēs ar sievu daudz ceļojām. Mēs esam pat vairāk gan par to attīstīto pasauli, jā, kādās tādās. Nu, ne tikai. Es esmu, piemēram, izbraucis ar velosipēdu no Lasas uz Katmandu, un mēs esam pārgājuši pāri lielajam kanjonam, jā, tas ir pārēji in reverse, jā. Jā. Un tādas lietas, jā. Nu, tad pandēmijas laikā tas tā kā aprima, un tagad man ir citas rūpes drusciņi, bet gan jau mēs atkal sāksim to ceļošanu. Cik garš tas brauciens ar velosipēdu bija? Tas ir 1000 kilometri, bet un augstākā pārēja ir kaut kas 5200 metri, kurai jātiek pāri. Vai ne? Un grūtākā ir tieši no Lasas rāpties ārā, jo tad vēl nav nekāda aklimatizācija. Šis varētu būt vēl viens stāsts, par ko aprunāties. Jā. Tas ir kaut kad nesen noticis? 2000, jau būs kādi 15 gadi pagājuši, 2008. gadā, jā. Bet tāpat diezgan ievērojams brauciens ar velosipēdu. Sieva arī brauc līdzi? Nē, tas bija solo pasākums. Nē, tas nebija solo. Pirmkārt, viens no maniem darba kolēģiem ir kaislīgs velo braucējs, kaislīgāks par mani, jā, bet tā ideja bija mana, ka mums tas jādara. Bet es kopš kaut kāda 2000. gada jau esmu, tā sakot, no bijušā, varētu teikt, kaut kādā ziņā gida kalnos, jā, vadījusi grupas savā laikā, kļuvis par klientu citiem gidiem. Jā, un to mēs pieteicāmies kompānijai, kas to organizēja. Jā, mantas ved ar mašīnām, vai ne? Mēs tikai braucām pa vieglo, tā sakot, jā. Cik ilgs tajā tavā kalnu turista karjerā ir bijis tas laiks, ko tu esi veltījis kalniem? Jo es saprotu, ka kādā brīdī tā zinātne tomēr ņēma virsroku. Jā, tā bija. Es pirmo reizi kalnos kāpu vēl skolā būdams. Beidzot, laikam tā saucamo 10. klasi, tur ir 11 klases un 10. Un tas sākās tā, ka 76. gadā, jā. Tas sākās tā, kad es mācījos Rīgas pirmā vidusskolā, pēc pamatskolas braukāju no Jelgavas katru dienu uz Rīgu uz pirmā vidusskolu. Ja? Un tur bija arī 2 interešu pulciņi, es atceros. Viens no tiem bija, to sauc par kibernētikas pulciņu vai varbūt elektronikas, kaut kā tā, ja? Elektronikas kibernētikas. Un tur viens no vecākiem kolēģiem, kas bija gadu vecāks par mani, bija bijis Kaukāza Turiādē un rādīja diapozitīvus. Un man tas tā sajūsmināja, kad es pierunāju savu mammu apmaksāt man liekas, es vēl atceros 170 rubuļu, kas bija milzīga nauda tajā laikā ceļazīme, un es biju Fanu kalnos. Oho. Tas bija 76. gadā, es biju pabeidzis 10. klasi, jā, pirms vēl vidusskolas beigšanas. Un man ļoti laimējās ar to vadītāju grupas, ar 2 lietām. Pirmkārt, ar to vadītāju, Daumantu Krastiņu, es viņu labi atceros, vai ne?
kurš gāja tur, lai pēc tam dotos uz Pamiru, vai ne? Tā sakot, kā jau daudz. Man liekas, ka Tedis arī toreiz vadīja, bet ne to Tūrijādas maiņu, kurā es biju, bet nākamo, vai ne? Un es to pēc tam tik uzzināju, vai ne, protams. Un otrkārt, fani ir brīnišķīgi kalni. Es varu tiešām tā sakot, vai esi bijusi? Jā, esmu bijusi. Jā. Nu, un tad, tas man tā sakot, paņēma. Jā, un tad, kad es pabeidzu vidusskolu, toreiz bija jākārto iestāja eksāmeni. Un man bija, tie bija, manuprāt, iestāja eksāmeni vai nebija augustā vai varbūt jūlijā, bet ne, droši vien augustā, jā. Bet es domāju, es paspējuši pirms tam uz kalniem aizbraukt. Tā arī bija, vai ne? Ar Eglāju Modri, kurš arī tajā laikā bija diezgan labs kāpējs. Mēs bijām 3. kategorijas gājot, tā sakot, pabeidzis vidusskolu, jā. Bez nekādām tādām priekšzināšanām? Nu, es biju bijis tajā fanos, jā, un tas bija diezgan nopietns gāja. Kaut tā bija 1. kategorija, tur bija diezgan, viņi tur tā ritīgi mēs gājām. Tad tas pārgājiens, tā būšana Turijādē iedeva tās pirmās zināšanas un pirmo pieredzi ar to pašu smago mugursomu, gulēšanu teltī, ēst gatavošanu un to, kā tad ir iet pa klinšu maršrutu un tādā garā, jā? Tur klints nekādas tur lielās nebija, bet mēs uzkāpām. Tur bija doma kāpt tiem, kas grib Turijādas beigās Čimtargā, jā, augstākajā kalnā. Bet tas tur nesanāca, jo tur iznāca tā, ka pirmajā dienā viens no Turijādas dalībniekiem nomira. Viņi bija pār pa 70 gadu vecs vecītis, jā, un viņi pār strauji bija uzkāpuši tur. Un es vēl viņu nesu lejā, es atceros, jā. Piedalījies glābšanas darbos? Tā vai nebija glābšana, tā bija, tā sakot... Transportēšanas darbi. Jā. Un tad tā viss tā Turijāda tur par dienu aizkavējās, un tā Čimtargā mēs neuzkāpām, bet mēs uzkāpām līdz tai pārējai, kas tur ir starp Čimtargu un kas tur tāda maz virsotnīt otri ir, vai ne? Blakus, jā. Un man tas tā kā tas sapnis bija, tā Čimtargā jāuzkāp, un to mēs arī izdarījām krietni vēlāk. Es vadīju grupu tā saucamo 4. kategoriju, un tad man vēl bildes ir, ja man liekas arī tas tajā internetu portālā ir, kur mēs esam Čimtargas virsotnē. Tas viens no maniem skaistākiem gājieniem. Un pie tam vēl vadītājs. Jā, toreiz kā vadītājs. Jau, jā, nu tad atkāpjoties atpakaļ, tad es izgāju to ar Eglāju Modri to gājienu, un tad es iestājos universitātē. Un tad, jā, tas ir man pirmā tikšanās, nevarētu teikt tikšanās, bet pirmo reizi, kad es pamanīju Tedi. Tas bija ziemā vajadzētu būt tātad no 77. un 78. gadošana, tas bija drīzāk 78. gada janvāris. Es gatavojos iet 4. kategorijas pārgājienu, ja, un ar to pašu grupu, ar ko es biju gājis 3. Mums bija, lai to darītu, jābrauc uz Siguldu un jākāp tur pa tām ziemā, pa to ledus. Tur tas avots kaut kāds bija, es nezinu, vai tagad es pat tur... nemaz nezinu, kur tā šobrīd ir. Es pieļauju, ka tur vairs tā nav. Pirmkārt, jau ziemas ir savādākas, un otrkārt, droši vien tagad vairāk uzpasē tos dabas pieminekļus, vai ne? Un tur bija, jā, tas bija, tā kā tiem, kas grib iet tās augstākās 4. un 5. kategoriju, tad tur bija jāpiedalās. Tad tur bija tāda kā ledus kāpšanas nodarbība. Jā. Tur pat, laikam, pat sacensība tā skaitījās. Bet bija jāuzkāp. Ja, patiesībā nebija jāuzkāp, bet bija jāmēģina, ar vārdu sakot. Ja, jo tajā grupā, ar ko es toreiz taisījos iet, viņi domāja, ka es tas veiklākais. Un man bija uzdevums tur kāpt. Bet es, man liekas, tur pa 3-4 soļiem tālāk netiku. Bet es redzēju, kā Tedis, ko es toreiz galīgi nepazinu vēl, vai ne? Ar savu liekto cirtni, bet tas ir ne jau galvenais, ar savu veiklību un savām, tā sakot, iemaņām. Ja? Tur tā kā uzskrēja pa to sienu augšā, vai ne? Kā tā sakot, kā profesionāls. Ja? To es vienmēr atcerēšos, vai ne? Un, tad es viņu tā kā pamanīju. Man nekad sapņos nerādījās, ka es kādreiz ar viņu pēc tam kalnos kāpšu, vai ne? Bet to es nekad neaizmirsīšu, vai ne? Un viņš izskatījās pavisam savādāks. Nekā visi pārējie, kas tur ir. Jā, viņš ar savu grupu. Jā, viņa grupai bija iesaukts. Es nezinu, vai to kāds ir minējis. Nav. Ka viņa grupai bija iesaukta Kanādas izlase. Nē, kāpēc tā? Tas ir, tā sakot, tur tāds stāsts drusciņi ir. Tie bija 70. gadu beigas, bet 70. gadu sākumā pēc
bija tāda kā neliela atmoda un norganizēja hokeja sacensības starp Kanādu un Padomju Savienības redmašīnu, ja, kā to rietumos sauc, kā es vēlāk uzzināju. Ja. Un tā bija pirmā viņa tikšanās starp NHL izlasi un Padomju Savienības hokejas izlasi. Ja. Un visi tie pusdisidenti, kā es, tagad jūsmoju pa Kanādu, un mēs tā sakot, visi gaidījām, kas būs, un gaidījām, ka tos Krievus pilnīgi sakaus. Nu, beigās viņas tur bija 8 spēles, un Kanādu uzvarēja. Bet nebūtu ne tik viegli, ja? Viņi pirmo spēli zaudēja Kanādā. Tad bija 4 spēles Kanādā, pēc tam bija 4 spēles Maskavā, vai ne? Un kopvērtējumā Kanādu pēdējo spēli izšķirošā viņi uzvarēja. Un tas bija arī tāds, man liekas. Tāds arī bija tas viss gala rezultāts beigās, jā. Bet nu, tur bija tā atšķirība, ko visu laiku akcentēja. Ja, ka, lūk, mēs te Padomju Savienībā kolektīvs, ja, saspēle, ja, visi tā sakot viens otram palīdz, viņi tā sakot katrs pa sevi. Ja. Individuālisti, ja, un vēl otra lieta bija, ka Tedis bija pirms tam bijis kā zinātnieks, kā pasniedzējs stažēties Kanādā. Viņam bija tā cepura ar Kanādu. Tā ir visās bildēs joprojām. Viņš to, man liekas, valkāja visu laiku. Jā, to cepuru es esmu redzējis. Un tā viņa oranžā puķeni, kāda arī nevienam citam nebija, ko viņš no Kanādas bija atvedis, vai ne? Jā, un tā tad tas kaut kā sanāca viss kopā, un viņa paša vēlāk, kad es jau tur ar viņu gāju, mēs par to smējāmies. Ja? Tad tā laika pa laikam tā teica, pats galvenais ir katra individuālā meistarība, vai ne? Bet patiesībā jau tā nebija. Tā komanda bija ārkārtīgi saliedēta vienmēr, vai ne? Bet bija tāds joks, ja? Gan iekšpusē mums, gan arī no ārpuses, vai ne? Tad uzskatīja pa Kanādas izlasi. Ja? Jā, tāda grupa bija Kanādas izlase. It kā individuālisti, bet tāds individuālistu kopums. Jā, patiesībā tā komanda bija ļoti saliedēta. Viens tāds elements bija, mēs neviens nebijām bari cilvēki, un mēs trenējāmies individuāli. Katrs darīja, ko viņi tur darīja, vai ne? Man liekas, Tedis ar karatē nodarbojās tajā laikā, un es skrēju maratonus, jā, un tas Bernāns Ilmāriņš, saucamais blondais, jā, viņš bija viens no Latvijas labākajiem skioringistiem, jā, un katram mums bija savas intereses, bet mēs apzinājāmies, ka mums ir jābūt formā, vai ne, bet kopā mums tikai tad, pie Teda vasarnīcā, tā sakot, aliņu dzērām, vai ne, bet tāds kopīgi treniņi mums daudz nebija patiesībā. Jā, šis tāds interesants stāsts arī par Teda cepurīti. Tā tad bija tā pirmā reize, kad tu viņu ieraudzīji. Jā. Bet Teodora Ķirša grāmatā no 7000 un vairāk, ko es ļoti daudz lasu un gatavojos sarunām ar jums visiem, kas ir bijuši viņam apkārt, tur ir viens tāds teikums, ka tu esi pierakstīts grupas pamatsastāvā pēc pirmajām ugunskristībām 1981. gadā. Tas bija sastās kategorijas kalnu pārgājiens. Jā. Tur vēl bija daži soļi starpā. Bija tā, ka bija 80. gadā bija kaut kāds Latvijas kalnu turiāžu gada diena. Es neatceros, vai tā bija 25. vai 20. varbūt pat mazāk. Ja? Un to gada dienu atzīmējot, viņa nolēma taisīt turiādi Pamira kalnos. Un tur bija vismaz 3 grupas, ko es atceros. Tātad Tedis, kas gāja varbūt 6. kategoriju, es nezinu, ja? Tad bija Aivars Demnelaiķis, kas pēc tam aizgāja bojā Altai kalnos, 3. kategoriju vadīja, un es biju 5. kategorijas grupā Zilspārns Juris. Es arī biju izcils vadītājs, šaubu nav, priekš tā līmeņa, vai ne? Un, man ļoti Pamirs man vienmēr ir, es no bērnu dienām no kartēm skatoties, Padomju Savienības kartē, vai ne, tā ir tā vieta, kur ir jāredz, vai ne? Un tā kā, tas patiesībā man bija 2. gājiens jau Pamirā. Ja? Un, mēs viņu labi izgājām. Ja? Tur arī es atceros Tedu un Pēci, ja? Ka Pēcis veda, mēs tur braucām ar tām smagajām mašīnām iekšā. Man liekas, mēs bijām vienā mašīnā ar abas grupas, un Pēcis veda uz kājām milzīgu meloni, arbūzu. Ja? Viņš teica, man kājas kā šprotis būs, vai ne? To es atceros, vai ne? Jā, bet viņi tur gāja to kaut kādu, to droši vien 6. kategoriju, mēs tur gājām 5. paši Pamira centri, kur tā lielā siena un kur firma plato ir, es atceros, viņi, man liekas, gāja tur to kaut kādu jaunu pārēju pāri uz Fečenko ledāju, mēs ar lielu līkumu gājām apkārt, vai ne?
Bet tas bija nopietns pārgājiens. Tas Zilspārnis Juris Tedim man ieteica, vai ne? Un tad man bija pienākums viņam zvanīt, un tā bija man pirmā saruna ar viņu pa telefonu, vai ne? Un viņš bija aizmirsis, kad tāda runa bija bijusi, bet viņš pieņēma mani, un tad 80. gadā mēs bijām Kaukāzā. Bet tu atceries to sarunu, vai tas jau ir tomēr tāds sens notikums? Bija tāds satraukums viņam zvanot? Man bija satraukums, protams, jā, un viņš jau bija tas, tā sakot, lielākā personība, jā. Toreiz mēs runājam kā par kalnu turistiem, bet patiesībā daudz vairāk viņš ir. Es domāju, visu laiku lielākā personība Latvijas kalnu kāpēju vidū, vai ne? Un man bija satraukums, un es atceros, viņš no sākuma nevarēja saprast, par ko ir runa, vai ne? Un jā, es tagad atceros, vai ne? Jā, tad atnāc tur un tur, vai tu, kur tieši es vairs neatceros, jā, bet tā tas sākās, jā. Un tā Kaukāzā bija doma iziet Bezingijas sienu. Bet, lai to darītu, vajadzēja atļauju no Maskavas tajā laikā. Ja? Un viņi Maskavā nolēma, ka man nepietiek pieredzes. Bet to visu citu mēs aizgājām, bet doma, ka es no tās Bezingijas sienas tad došos prom. Ja? Un es pēc tam vadīju kaut kādu tur mazu pārgājienu universitātes grupu kaut kādu. Vai ne? Tā, ka man tur nekādu... Bet tur iznāca tā, ka viens no grupas dalībniekiem saslima. Un mēs bijām 7, un tad, kad viņš saslima, mēs palikām 6, un tas nozīmē, ja es nevaru iet, tad vispār viņi nevar iet, jo tur it kā skaitījās, laikam, ka pēc tiem likumiem, ja, ka 6 cilvēkiem jābūt tādas kategorijas pārējie ietu. Līdz ar to neizgājām mēs. Mums tā kā tāds sapnis tas palika, vai ne, tā Bezingijas siena. Un tā arī tur neesat bijuši? Pēc tam mēs sākām tikai uz Pamiru patiesībā. Pēc tam es 4 reizes ar Tedi kopā bija Pamirā. Ja? Kaukāzā mēs neatgriezāmies tajā laikā. Es esmu bijusi arī Kaukāzā Bezingijas ielajā tieši. Pamirā arī sanāca tieši šajā vasarā būt, bet... Es zinu, jā. Es gribu teikt, ka es nekur augstāk par tevi neesmu bijis. Jā. Šis skan arī ļoti patīk. Bet droši vien jau uz turieni tu tagad aizbraukt, tev būtu pavisam tāda cits skatījums uz to, kas tur notiek, kāda tur ir bāzes nometne, kā tur baro dušas un kādas teltis, un iedomājies teltī pat ir rozete. Jā, es to varu iedomāties, jo es tagad ceļoju, kā es teicu, es tagad esmu klients gidiem, jā, un es par savu komfortu maksāju tagad, vai ne? Bet toreiz es atceros, jā, arī pie tā toreiz sauc Ļeņins, jā, tagad tas ir Avicenne, jā. Kurš viņu sauc, bet katrā ziņā par Ļeņinu vairs negrib viņu saukt, jā. Tad, jā, un toreiz es atceros, tur bija starptautiskā nometne arī toreiz, vai ne? Un mēs tur savos trikoņos un pelēkajos, jā, sakot, padomi laika pelēkajos apģērbos, tur gājām cauri, un uz mums skatījās tā, es varētu domāt, ka viņiem likās, varbūt mēs kādu filmu taisamies uzņemt par to, kā 30, pagājušā gadsimta 30. gados Pamiru pētīja, vai ne? Jā, ar to jūsu aprīkojumu, kāds jums bija, tā ir vēl viena ievērības cienīga lieta, ar to vispār tikt līdz virsotnei, salīdzinājumā ar to, kas ir mūsdienās pieejams. Liekas, tad jūs esat tā kā mazliet citādāki cilvēki. Jā, tās ekipējums bija briesmīgs. Jā, toreiz jau varbūt kaut kā tā, kas bija, tas bija, vai ne? Bet tagad padomājot, zinot, kas tagad ir, vai ne? Tagad, protams, viss tehnoloģija ir uz priekšu gājusi. Gorteks tikai tad radās patiesībā tajā laikā arī rietumos, vai ne? Bet tā padomā, vai ne, kā, piemēram, mugursomas, jā, bija tas saucamais Jermaka rāmis, jā, un uz tā tad paši uzšuva kārtīgu maisu, jā, maisu būtībā, jā, pāri, bet es tagad nevaru iedomāties, ka es varētu ar nopietnu mugursomu iet bez gurnu, bet to jau nebija, vai ne? Blondais bija kaut kur dabūjis vai nozadzis, vai aizņēmies, vai dabūjis no kāda lidotāja, lidmašīnas to jostu, jā, un to bija piešūvis, jā. Viņam bija vienīgajiem gurnu josta tāda paštaisītā. Un pārējiem nemaz tāds vispār nebija? Viss uz pleciem, bija 40 kg uz pleciem jānes, vai ne? Jā, rāmi, kas šūpojās, vai ne? Bet par tiem kilogramiem, tad tie tiešām ir bijuši tādi 30 līdz 40 kilogrami, ko jūs nesat? 40 bija sākumā, parasti mēģināja kaut kur ienest kaut kādas tās
pārtikas noliktavas izveidot, tad izbraucot no Rīgas, varbūt arī bija bišķiņ mazāk, jo tik daudz, laikam, lidmašīnā nelaida. Ja? Es to arī atceros tādu gadi, kad mēs stāvam tur pie tās, kā tagad saka, check-in, ja? Ar tām savām somām, ja? Un Tedis koķetēja ar tām pie lodziņa dāmām. Jā, dāmām, un mēs tā slepeni ar kāju tos svarus tā cenšamies, nemanām spiest uz augšu. Jā, bet, droši vien, kad lidmašīnā bija kādas 30 kilogramīgas apmēram katram tā soma, un tad tur nopirka, jā, dušām B vai kur putrājumus, jā, un meloni. Jā. Un tad, kad gāja kalnos iekšā, bija 40, bet es tā domāju, tad, kad tā pa īstam sākām iet, tad droši vien sākumā bija 30, un tad viņš pamazām kritās, protams. Apēdot tās visas lietas, bet šobrīd neviens, man liekas, nevienam pat prātā nenāk tik smagas mugursomas nest, un 20 kilogrami jau ir daudz. Jā, es to nedarītu. Tagad vairs neviens tā nedarītu, jā. Mēs ar manu sievu izgājām Annapurnas apli, jā, un tad mums bija gids un nesējs uz 2 cilvēkiem, vai ne? Kāds servis. Un man tāpat likās, ka mana soma, ko es nesu, bija pa smagu, vai ne? Jā. Tad tas jaunības dienu rūdījums ir kaut kur aizmirsies mazliet. Noteikti, jā. Kā, man liekas, Jānis Busenbergs arī teica, tas, ka tu tur esi bijis 7000, pēc 4 gadiem tas vairs neskaitās. Tev organisms paliek tikpat vājš kā. Un tev atkal ir jācīnās ar tām sajūtām, ar retināto gaisu un visu smagumu, nogurumu, kas tev ķermenī tanī brīdī ir. Kādas ir tavas sajūtas ar retināto, kādas tās attiecības ar retināto gaisu ir? Man laikam ir laimējies, ka tas mans genotips ir tāds, kas panes to augstumu, bet ne tik labi kā vienam otram. Ja? Es nedomāju, ka es varētu bez skābekļa 8000 skābt, bet tie augstumi, es esmu 2 reizes virs 7000 bijis, ja? Un tas nozīmē gulēt nakti kaut kur uz 6,5 apmēram. Ja? Un, kad es esmu pietiekami aklimatizējies, es to varu panest. Ja? Ir cilvēki, kas to nevar, ja? Un ir cilvēki, kas to droši vien daudz labāk var, ja es kaut kur tā pietiekami. Bet man tiek augstkalni vienmēr ir no paša sākuma. Ja? No pirmā gājiena es biju lepns, ka mēs uz 5000 uzkāpām. Vai ne? Un vienmēr kaut kādā ziņā man ir gribējies tajā. Tāpēc tajā ziņā mums tad ārkārtīgi saskanēja, kad mums likās, kad jākāp ir augstu, vai ne? Un tas man vienmēr ir ļoti paticis, jā, vilinājis. Kaut kā tādu fizisko, tādu personīgo grūtību pārvarēšana tajā visā ir tā, kas tā kā liek gribēt kāpt uz augšu aizvien augstāk. Tas droši vien ir tāds sevis kaut kāds apliecinājums sev un varbūt arī taviem tuvākajiem cilvēkiem. To ir grūti pateikt, kāpēc. Es tikpat labi tev varētu prasīt, ja, kāpēc tu kāp kalnos. Ja. Droši vien katram ir mazliet savādāks tas iemesls, bet tā droši vien tā kaut kā. Jā, viena lieta, kas vēl man patīk, vienmēr ir kalnos, un to tu droši vien labi zini, ja. Tad, kad uzkāp virsotnē, tad tālāk nav kur kāpt. Ja? Un tas ir tāds kā piepildījums, ja? Jo tad nav, varbūt vēl drusku kaut ko varēja. Varbūt skaistāk, ātrāk varēja uzkāpt, bet tas jau nav svarīgi vairs. Vai ne? Svarīgi, kad tu esi augšā. Ja? Bet pēc tam, piemēram, arī par pagājušo vasaru, es ļoti gatavojos tam kāpienam uz Avicenes smaili. Un tagad tu esi tenī augšā. Labi, tev vēl tur ir jātiek lejā līdz bāzes nometnē, bet saproti, ka viss, tā ilgā gatavošanās tur beidzas, un it kā liekas, ka ir tāds varbūt pat mazliet tukšums, tad ir jāmeklē tas nākamais, kur doties. Jā, tā varbūt ir. Patiesībā tā augšā vēl nebeidzās. Man ļoti patīk viens citāts no latviešu izcelsmes amerikāņu alpīnisti, Ed Viesturs, ja, kas droši vien ir viszināmākais. Ja. Viņš saka, ka uzkāpt kalnā tā ir tāds brīvprātīga lieta, bet lejā ir jātiek obligāti. Ja. Angliski tas skan labāk. Man liekas, tas ir kaut kā to get to the top is optional, but to get back down is mandatory. Ja. Un tā jau nav, ka tu uzkāp, vēl daudz kas ir priekšā. Ja.
Bet nu, tā ir tad, kad tu to pārgājienu esi izgājis, bet kaut kā liekas, parasti es biju tik noguris, ka man īpaši negribējās nemaz uzreiz domāt par nākamo. Tajā brīdī, jā, ir tās primārās lietas, ko tu gribi piepildīt, nokļūt, nezinu, ieiet dušā, kārtīgi paēst. Bet kaut kādā brīdī jau ir tā, ka tu saproti, ka šis sapnis ir izdzīvots, un tagad vajag kaut ko jaunu. Nu, labi, vēl atbraucot atpakaļ ir mazliet tas eiforijas vilnis, kad citi cilvēki tev jautā par to, bet kaut kādā brīdī pienāk tas, ka tā, šis ir beidzies, ko tālāk? Nu, tam nav jau tam noteikti jābūt atkal nākamajam kalnam. Jā. Vienā zināmā brīdī jau tu saproti, ka tu kļūst par vecu priekš tam, vai ne? Man tas brīdis pienāca 2012. gadā, es uzkāpu pie Seattles Mount Rainier, tajā vulkānā. Jā. Un tas ir nopietns kāpiens, kaut tad tas nav tik augsts, 4500, jā, bet tur ir pamatīgs ledājs, un tā kā Amerikā viņiem neļauj Nacionālo parku robežās nekādu komerciālu darbību veikt. Nu, tā nav, ka nekādu, ja? Bet viņiem tur neļauj neko būvēt, nekādus liftus neļauj būvēt, vai ne? Tur ir jākāp no tās vietas pa dziļu sniegu, kur tu mašīnu noliec, ja, tajā stāvvietā, ja? Kas ir apmēram, man liekas, pār pa 3 kilometri tas kāpiens. Ja? Nu, tur paliek tas ir 2 dienās tiek kāpts, ja? Un otrie arī lejā atpakaļ, vai ne? Un tad es biju klients gidiem, ja? Amerikā tur tas viss tiek organizēts ārkārtīgi droši, ja? Mums 4 kāpējiem, mums bija 3 gidi, ja? Grupā, ja? Un es uzkāpu tīri labi, ja? Bet tur ir tā, ka tur uzkāpu uz tā krātera, un tad var atsieties no virvēm, jo ledāji tur vairs nav, un tad vēl ir kādi pārsimts metri jāuzkāpj līdz tam augstākam punktam uz tās malas, ja? Krātera, ja? Un es tās malas kāpu, ja, un es tā jūtu, ka es to augšā tikšu, protams, ja, bet nekur augstāk daudz es vairs neuzkāptu. Ne? Un tam man likās, ja, varbūt, ka man citas lietas jādara. Tas bija tas brīdis, kad tu saprati, ka tāds lēmums ir jāpieņem. Nu, patiesībā tajā brīdī es tā īsti vēl viņu nepieņēmu. Ja? Man vēl bija doma varbūt uz McKinley aizbraukt, ja? Pēc kādiem gadiem, bet tad sanāca tur citas lietas, vai ne? Un es jūtu, kad es skrēju, tajā laikā es skrēju Kembridžas pusmaratonus. Un es jūtu, ka man katru gadu pāris minūtes klāt nāk. Ja? Bet tādu... pavisam tādu apzinātu punktu tu tai braukšanai uz kalniem tu neesi pielicis. Tu ik pa laikam kaut kur aizbrauc kādā ekskursijā, bet tādos varbūt nopietnos kāpienos nedodies, bet uz tiem kalniem sirds velk. Jā, protams, viennozīmīgi, protams, ka velk. Jā, un uz tādiem mazākiem kalniem mēs pēc tam vēl bijām ar Silvu, mēs bijām pa Dolomītiem, pastaigājām drusciņu un tā, bet tas ir skaidrs, ka to, ko es kādreiz varēju izdarīt, es nevaru, jā, un nav nekāda vajadzība un jēga no tā, vai ne? Bet tu uz to skaties tā ļoti saprotoši vai tomēr ar tādu skumju sajūtu? Droši vien ar skumju, jo es laiku pa laikam, kad es tā kaut kur gadā netīšām atrodu kādu karti, jā, kur es kādreiz biju no Pamīra karti vai Fanu karti, vai ne, un atceroties tos laikus, tad rodās tā, varēja būt, ka vēl kaut kur tur varēja uzkāpt toreiz, vai ne, un neizdevās, un tagad to vairs neizdarīs. Jā, to Bezingijas sienu. Jā, tā Bezingijas siena varbūt Tedim vairāk ko nozīmē. Pa viņu bija lietuvieši nokāpuši lejā, un mums bija doma, mēs būsim pirmie, kas tur uzkāps augšā pa viņu, jā. Tagad jau droši vien tas ir izdarīts, vai ne? Man interesē, kas tev pašam tieši patīk kalnos, no tādiem maršrutiem vai uzdevumiem, kaut kādi tehniskie maršruti, vai tev patīk labāk pa sniegu, pa ledu, pa klintīm iet? Man patīk tā lēnām manā ātrumā durt, ja? kā tā, vismaz toreiz latviski tāds teiciens bija. Es ar Tedi pārtraucu iet, vienkārši tāpēc, ka es sāku kaut ko citu darīt, bet pēdējo reizi, kad es vēl nebiju klients gidam, bija 99. gadā, es viens pats solo uzkāpu Montblanā, ja? Un tas kaut kādā ziņā ir tas, tāpēc uzkāpu, ka es to gribēju savā ātrumā, ja? Bet toreiz vēl es biju stiprs, ja? Es no tās apakšējās nometnes, kas ir pirms tā kuluāra sāku, ja? Man liekas, kaut kur 4 no rīta, un pēc 4 stundām es biju augšā, ja?
virsotnē, daudzus apdzenot pa ceļam, bet es gāju savā ātrumā, ja? Viens pats. Ja? Tas kaut kādā ziņā ir tas, kas man laikam visvairāk patika. Vai ne? Tā sniega stampāšana savā ātrumā. Uz augšu. Jā. Bet, ja mēs varam uztaisīt tādu nogriezni, kas ir bijis tie nopietnie kalnu pārgājieni un gājieni uz virsotnēm, cik gadu garumā tas ir bijis? Tas varētu būt no tā 76. gads līdz... Es sāku 76. Manuprāt, es tajā laikā nevienu vasaru neizlaidu. Ar Tedi es pirmo reizi tādu 81. gadā un pēdējo reizi 89. gadā, kas bija tas Koržņevska un... Tad uz tiem uz uzvaru uz Hantengri tu jau vairs nebrauc. Tur es vairs nebiju. Tur iznāca tā, ka parasti jau, Jānis jau to stāstīja, tad mums bija tā doma, Tedi tādā nopietnā braucienā katru otro gadu. Bet Hantengri viņš aizbrauc, tā sakot, jau uzreiz, pēc gada. Bet es apprecējos tajā vasarā, un tad es to izlaidu, un pēc tam es uz Ameriku aizbraucu. Tāpēc tādā grāmatā arī bija ierakstīts, ka tikko apņemtā sieva, un es pat, man liekas, varu nocitēt to, kas tur bija rakstīts. Tūlītās es atradīšu. Un kas man likās tā interesanti, kad tev jāpajautā, kāda tad tai sievai loma ir bijusi tavās kalnu gaitās rekrutē. Tu esi pats redzējis, taču es noteikti lasīšu to grāmatu. Liekas, ka varbūt kaut kādā drusku savādākā vākā. Bet... Viņai ir divi izskati, un te ir pēdējos gadus studijas un zinātniskais darbs Amerikā atbīdījis kalnu kaislības otrajā plānā, un kādu iespēju uz tām atstās nesen apņemtā dzīves biedra rādīs laiks. Nē, mēs jau ceļojam kopā. Sakot, Montblānā es viens kāpu, man sieva gaidīja lejā, vai ne? Bet mēs jau esam arī kopā izgājuši to Annapurnas apli pēc tam un Lielo kanjonu no to pārēju in reverse, no dienvidiem uz ziemeļiem. Uz ziemeļos ir 1,7 kilometri jākāp augšā. Tad tev ir forša sieva? Labāk par mani, par to nav šaubu. Bet arī par tādiem būšanu kalnos un ģimeni šeit Latvijā, kāda bija tā attieksme vai tās savstarpējās attiecības? Ka jūs dodaties uz tādu nosacīti bīstamu vidi, lai gan mēs esam arī iepriekš ar cilvēkiem šeit runājuši, ka daudz bīstamāk ir atrasties Rīgā uz ielas nekā tur kalnos, bet tomēr tos, kas brauc uz kalniem, tie mājnieki pavada ar tādu satraukumu mazliet. Kā tavā ģimenē tas ir bijis? Tā jau tas ir bijis, bet kā jau es toreiz kaut kā pirmkārt nedomāju, ka nebija jau to nelaimes, bija viņa, bet nebija. Tas, ko tās beigas ir ļoti traģisks, vai ne, protams, bet tas par to nedomāju. Tā bija, ko citu, tādi mēs bijām, vai ne, kaut kā, es nezinu, varbūt egoisms bija no mūsu puses, bet no otras puses padomju laikos jau bija tā, ka nekāda jau daudz nebija ko darīt, vai ne, un tad to vasaru, to vienu mēnesi mēs pa tiem kalniem staigājām, tur varbūt toreiz nebija ne e-pastu, ka iegāja kalnos, tad sakari pārtrūka, iznāca ārā, pirmais darbs bija sūtīt telegrammu, vai tagad droši vien cilvēki, vai tu zini, kas ir telegramma vispār, vai ne? Nojausma ir, jā. Jā, tas tāds droši vien drusciņ tāds egoisms, bet tie kāpēji jau laikam visi kaut kādā ziņā, viņiem bišķiņ egoistiem ir jābūt, vai ne? Jā. Pēters jau saka, ka viņš ir tāds pamatīgs egoists. Jā. Pēters ir īpašs, vai ne? Tā sakot. Par tiem mēs pieskarsimies vai izrunāsimies kārtīgi par 7000, bet vēl mēs ķeramies tiem klāt, tad es saprotu, ka tu esi bijis gan pats vadījis, gan pats piedalījies sarežģītos pārgājienos kalnos, un viena lieta, par kuru es neesmu runājusi vēl līdz šim, ne ar vienu, ko es atcerējos, ka jūs arī tās pārējas, kuras paši pirmie esat pārgājuši, jums ir tiesības tai dot nosaukumu, vai ne? Tas bija tais laikos, tas pat tik uz kartes, tu to krustiņu uzvilki un to vārdu pierakstīji un to it kā respektēji tais laikos, ka pirmie izgājēji ir
tā sakot, nosaukuši to pārēju un to tā respektē. Vai to tagad vairs kāds respektē, es nezinu. Un kā jau es tev teicu, tās pārējais jau nebija pārējais tajā klasiskajā nozīmē, ja, kā visvieglākais veids, kā no vienas ielas tikt otrā. Ja. Līdz ar to, kāda viņām vairs ir nozīme, ja tagad, kad cilvēki var kāpt, kur viņi grib, vai ne, man ir grūti pateikt, vai ne, bet nu tā bija, jā, tā toreiz mēs dažas jau centāmies tais 6. kategorijas saucamajos pārgājienos jau parasti centās kādu jaunu pārēju vai arī pret jaunā virzienā iziet to pārēju. Bet tie nosaukumi, kas tolaik tika doti šīm pārējām, tie jau vēl joprojām ir saglabājušies kartēs vai tur pārsaukti? Nu, tais vecajās kartēs viņi ir, bet vai tagad, ja drukā jaunas kartes, vai tur vispār ir kāds nosaukums? Vai tur vispār ir kāda nosaukuma, es nezinu. Bet nu labi, tie, kas tajā pusē iet vēl joprojām uz virsotnēm, nu, tie latviešu pārēju nosaukumi ir aizvien kā orientieristi. Bet man interesē tas, kā jūs tos nosaukumus devāt? Es atceros 2 tikai, godīgi sakot. Jā, viens bija Rīgas Politehniskā institūta RPI pārēja, un otra bija Vārpas pārēja. Un pirmā saistījās ar to, ka man šķiet, es varu arī mazliet būt aplam atcerēties, bet man šķiet, ka tā pirmā bija sakarā ar to, Tedis bija no Politehniskā institūta, un Politehniskā institūta bija kaut kāda gada diena. Un par godu tai gada dienai, tad mēs, tā sakot, viņu nosaucām. Un otra, un droši vien arī pirmā bija saistībā ar to, Tedis bija izcils visos veidos, vai ne? Bet viens no viņa nopelniem, nebūt ne galveniem, bet tomēr svarīgiem, viņš jau tais laikos prāt atrast sponsorus. Ja? Un Vārpa bija tā lauksaimnieku sporta biedrība padomu laikos, tā viņi sauc. Un viņš bija kaut kā pamanījies viņus pierunāt, lai viņi mums kaut ko tur apmaksā, vai ne? Un tad par godu tam, tagad jau tas būtu parasti, ja tev ir sponsors, tad tu jau līgumā droši vien tagad ierakstītu, kas tev tur ir, kā viņš ir. Bilde obligāti virsotnē un kas tik vēl ne. Jā, bet Tedim jau tas jau tā ideja, varbūt no Kanādas laikiem vai kā bija. Un tās 2 vairāk es neatceros. Es pieļauju, ka vēl kādas bija, vai ne, bet to Vārpas pārējais labi atceros, jo tā bija blakus arī vienai tādai slavenai pārējai, kas ne Latvijas nozīmē, Padomu Savienībā, tur kaut kāda traģēdija notika. Lielais fontāns tur ir, kad nāk no tās ielas, kur ir tā firna plata un viss tā lielā barjēra, tad, lai uz Fečenko ledāja tik tur, vai tur jāiet liels līkums apkārt, kā es to darīju arī vienreiz mūžā, ja? Vai arī tur ir jāiet pāri. Un tur vieglu pārēju nav. Jā, ar visu to, ka tā ir smaga, to var pa pārēju nosaukt, jo tomēr tur var pāriet pāri ātrāk, apiet riņķī to lielo līkumu. Jā, un tur mēs meklējām jaunus variantus, jo tā bija tas lielais fontāns, ja lielā strūklaka, jā, bija tāda, man liekas, ļoti grūta, un tā Vārpas pārēja bija kaut kur blakus viņai, arī nebija viegli. Es atceros to arī tāpēc, ka tai gadā ejot viņu, tas bija tas pats gads, kad mēs firmu plato izgājām, manuprāt, ja? Ka tajā pārējā es biju pēdējais, kas tur gāja, ja? Un pēdējam ir vieglāk kā, protams, pirmajam, bet grūtāk kā tiem, kas pa vidu iet, ja? Jo man tā virba tur ir jānovāc vai ne, jāskatās, lai viņi neieķerās nekur, ja? Un kamēr es tur augšā tiku uz tās pārējas, citi jau bija ne tikai ēst uztaisījuši, bet pēduši, ja? Vai ne? Es ceru, ka viņi pagaidiet. Jā. Skaidrs. Man atkal likās, ka tie nosaukumi ir tādi, mēs tagad esam tādā pārējā, kādu nosaukumu dosim. Katrs pasaka kādu variantu un tad balso turpat uz vietas, bet redz, vismaz ar šo pārēju jums sanāca, ar Vārpas pārēju sanāca, ka tur jau tā kā pa pusē bija nolemts, kā to jāsauc. Jā. Redz kā. Ķeramies klāt tiem 7000-niekiem. Šo to jau man gan Imants Zauls, gan Jānis Busenbergs izstāstīja par to pirmo jūsu gājienu, par tiem glābšanas darbiem. Tas, ko es tev gribu pajautāt, vai šī bija, laikam jau tā neskaitītos kā tāda pirmā reize, kad tu sastopies ar nelaimes gadījumu kalnos, jo tev pašā pirmajā turjā jau bija jātransportē cilvēks lejā. Bet kā tādi gadījumi, kādu iespaidu atstāja uz tevi tādi gadījumi?
kalnos? Es nedomāju, ka tas man uz mani ir īpaši dziļa iespēja atstājis. Tas pirmais gadījums, man bija 16, un tam nabaga cilvēkam bija 72, un varbūt, ka man bija jau doma tā vecumā tāpat jāmirst, vai ne? Un, es neatceros, ka man kaut kā liktos, ka, tas nesaistījās prātā nemaz ar bīstamību, un patiesībā varbūt arī nemaz nebija saistīts ar cilvēkam tajā vecumā, viss, kas var atgadīties, un varbūt, ka tā, es lasīju kaut kur viens bija kāpis McKinleyā, un 70 gadu vecumā un virsotnes nomiris, vai ne? Tā nav sliktākā nāve varbūt, vai ne? Un, protams, varbūt ilgāk gribētos padzīvot, vai ne, bet tas jau ir tomēr zolīts vecums. Un tas tajā laikā sauktajā Ļeņina virsotnē, mēs pat īsti neko nezinājām, kas tur ir noticis. Ja, tur tas Krievu alpīnistu nometnes, tas kaut kāds priekšnieks tur ieskrēja tajā teltī un izstāstīja, ka viņam ir uzdots tur meklēt, bet it kā jau visiem bija skaidrs, ka mēs neko tur neatradīsim. Ja, un pat īsti nebija, bija, ko mēs zinājām, ka kaut kur droši vien miglāji nomaldījies un nokritis, ja, tas cilvēks. Bet kaut kā ne brīdi nelikās, ka tas ar mums var notikt, vai ne? Man īstenībā gandrīz laikam visos braucienos, kuros es esmu bijusi, bāzes nometnē ir bijusi kāda ziņa par kādu, ja ne gluži bojā gājušo, tad kādu, kuram ir nepieciešama glābšanas darbi. Un es atceros tajos pašos fanos, kad mēs bijām ar Oļegu Mirošņikovu, tad mēs tikko kā bijām nonākuši paši lejā arī no tāda viegla gājiena, man liekas, 1B, 2A kaut kāda tāda kategorija bija. Un mēs tikko nācām lejā un tad sāka rīkot glābšanas darbus, jo tur bija noticis nelaimes gadījums, bet tā kā mēs bijām tikko nonākuši, tad mēs varējām palikt tādā bāzes nometnē un mēs spēlējām Uno visi kopā teltī, bet es dzirdēju, ka virs galvas lido helikopters, un tad jau par rācijām jau ziņoja, ka tur jau ved līķi mājās. Un tas bija kaut kāds Krievu puisis, kurš bija aizbraucis uz turieni ar draudzeni kopā un gāja viņa grupā un gāja arī pirmās kategorijas tādu gājienu. Tādas jocīgas sajūtas manī pašā gan mazliet raisīja, ka mēs tikko kā esam bijuši arī tur, gājuši kaut ko tikpat vieglu, bet mēs te tagad spēlējam kārtis, kamēr virs galvām tur helikopterī ved līķi. Jā, tā ir brīdī jau, protams, ka kaut kādas sajūtas tādas tas rada, jā. Grūti to, viņas nav bijušas nekad tik paliekošas, ja neskaita, tā sakot, pēdējo traģēdiju, vai ne, lai tas uz mani kaut kādu milzīgu iespēju atstāt. Es atceros, vēl viens gājiens, ko es esmu gida pavadībā darījis, es esmu Matterhornā bijis, jā. Un tur arī pirms pēc kāpām bija glābšanas darbi, ja, kur bija cilvēki lejā nākot no maršruta nogājuši nepareizi, ja, un nokrituši. Ja, un, man liekas, 2 pa galām bija. Un es atceros, es tieši uzkāpu tajā nometnē, ja, sasveicinājos ar gidu, un helikopters tur riņķoja, vai ne, un viņi tur mēģināja novākt laikam tos kritušos, ja, bet nākamā dienā es kāpu, ja, un nebija neviena tāds brīdis, kas ar mani varētu notikt, vai ne. Tā kā neaizdomājies par tādām lietām. Varbūt arī nemaz nevajag domāt par tādām lietām. Tā vienkārši tur notiek, un tā savā ziņā varbūt pat ir tāda ikdiena kalnos. Jā, tā ir ikdiena, grūti pateikt, bet tā tur notiek, bet kā jau Jānis teica, ja, ka vairāk aiziet bojā autoavārijās tepat uz Latvijas ceļiem. Briesmīga statistika, starp citu ir, jā. Bet ne par to, mums šodien jārunā. Par tiem nākamajiem gājieniem bija tāds 2 virsotņu komplekts, vai ne? Jā, tad pēc tā Avecenas nākamais gājiens bija, kur mēs izgājām Firna plato. Tas bija tāds tā kā reģiona iepazīšanas gājiens? Manuprāt, to reģionu Tedis jau labi zināja, viņš tur bija riņķojis neskaitāmas reizes, bet iziet to Pamira Firna plato pretējā virzienā, kā viņš bija iets pirms tam. Ja. Un tas bija tas mērķis, to Firna plato iziet, un drusciņ kaut kur, tā doma bija, tā mēs sapratīsim, būsim tuvāk tai
komunisms mailē tagad arī cits nosaukums. Jā, bet mēs jau arī ar Jāni, kad runājām, sarunājām, ka mēs sauksim tās virsotnes tā laika nosaukumos, lai nejūk. Tad, ka mēs tur būsim tuvāk, un es domāju, vai nebija drusciņi tā doma, varbūt, ka arī uzkāpsim, bet man liekas, tas nebija mērķis toreiz, ja. Personīgi man kaut kā pat šķiet, ka es domāju, ka es kaut gandrīz vai nožēloju, ka mēs nekāpam. Tai brīdī man negribējās kāpt, nav nekādu šaubu, ja? Bet tas man liekas no gājieniem, ko es ar Tedu esmu kopā gājis, es biju vislabākā formā tajā gadā, ja? Jo mēs ar Prošenko Aivaru bijām jau nedēļu iepriekš aizbraukuši un nesājām tur to pārtikas krājumus iekšā, ja? Es biju labi aklimatizējis un vispār, man liekas, tajā gadā kaut kā, to ir grūti pateikt, kā tas notiek, bet dažus gadus tu esi ļoti labi jūties un dažus nevisai, vai ne? Un tajā gadā es jūtos ļoti labi. Un tagad tā domājot par to, ka es uz tā Firna plato, tā ir tā bilde, vai ne, kur es lasu, ka es biju uzstieps augšā uz Firna plato žurnāla Amerika, vai ne? Jā, tas ir tajā gadā, jā. Speciālais fotografētos šādā veidā, vai ne? Un kad toreiz droši vien man spēka pietikt uzkāpt, vai ne? Nākamajā reizē mēs pēc 2 gadiem bijām, tātad Kožņevskā es uzkāpu, tad man zops sāka sāpēt, jau no Kožņevska lejā kāpjot. Un es uz to komunismu ejot uzkāpu līdz Firna plato un mocījos, dzēru antibiotikas, jā, un tas zops aizvien vairāk sāp. Un es sapratu, ka es nevaru viņus tur, tā sakot, kad es neuzkāpšu, un viņi arī varbūt mans dēļ neuzkāps. Un mēs sarunājām, es viens pats nogāju lejā pa to kori, vai ne? Tur firmas ir sakārtas, ja tur nekāda briesma nebija, vai ne? Un aizbrauc mājās, ja, zobārstēt. Ja. Bet tas pirmais izpētes pasākums, ja es saprotu, tas jau arī nebija nekāda medus maize. Tur bija diezgan traki apstākļi. Man par to gājienu ir kaut kā vislabākās atmiņas. Ja. Vienu, ko es atceros, mēs ar Prošenko Aivaru gājām, nesām to pārtiku, un viens no maršrutiem mums bija no Pečenko ledāja, no pašas Mēles līdz tai meteostacijai jātiek. Ja. Un tas, man liekas, ir 2 dienu gājiens, bet es kaut kā neatceros vairs detaļas. Es tikai atceros, ka mēs pa to ledāju gājām, sākumā pa ledāju Morainu, pēc tam pa ledāju, tas ledājs ir atvērts, un tad viņš sāk tā kā slēgts kļūt, un mēs tā domājam, varbūt, ka jāsasienās virvē, ja? Un es atceros, ka mēs viens otram teicam, bet es jau tāpat tevi neizvilkšu, ja? Es atceros, ka Aivars pēc tam to daudz reizes atkārto, ka es to esmu teicis, vai ne, bet viņš man to arī teica, vai ne, ka man nav īsti jēga, vai ne, jo, ja mēs kaut kur iekritīsim, vai ka mēs sasējāmies, bet vairāk ar tādu domu, tad mirsim kopā, vai ne. Tajā gadā es vairs arī nebiju, man liekas, tas zops man jau bija sācis jau drusku jau maisīt, bet es uzkāpu tajā Kožņevskā, viens no pēdējiem, liekas, Aivars un Pētis pēc manis vēl, jā, mēs 3 bijām pēdējie, jā. Mēs jau bijām labi aklimatizējušies. Bet Pēters ielidoja no saviem alpīnismu pasākumiem, ko viņš pat 4000 metru augstāk nebija bijis. Un viņš patiesībā momentāli sasirga ar kalnu slimību. Kožņevskā viņš uzkāpa, ja? Varbūt, ka viņš to negrib dzirdēt, bet es to varu pateikt, ka mēs ar Aivaru Prošenko viņu lejā vedām no tās. Viņš bija galīgi dūls kļuvis. Man tieši Jānis Busenbergs teica, ka tev ir jāpaprasa, kā tad tur īsti Pēterim ir gājis. Nē, viss jau bija labi, viņš uzkāpa, ja? Viņš uzkāpa, un mēs sapratām, ka, tā sakot, kāpēc jāved lejā. Sasējāmies virvē, vai ne, viņu pa vidu iesējām, ja, un gājām triet. Viņš nogāja, nebija jau jānes nekur, ja. Bet viņš, man liekas, viņam bija prāts drusciņi apšķobījies, vai ne, viņš tās dīvaini uzvedās. Bet, viņš nāca, ja, zolīdi klausīja mums, vai ne, un mēs viņu līdz teltī novedām, vai ne, un... Pastāsti mazliet vairāk, kā tas ir dīvaini uzvedās? Nevar saprast, ko viņš saka īsti, vai ne. Varbūt viņam pašam droši vien tā nelikās, ja, bet nekāda saruna nevadās. Ja, viņam prasti nevar saprast, ko viņš īsti atbild tev, vai ne. Tad mēs sasējāmies tai sasaitē, viņu pa vidu, vai ne, un teicām ejam, vai ne, un viņš gāja, ja, viņš tik, tā kā varbūt jau droši vien prāts viņam bija pietiekami skaidrs, lai viņš saprast, ka ir jāiet, ja, un jātiek lejā, un tā mēs nogājām, bet viņš ar saviem spēkiem nogāja, viņš ar saviem spēkiem uzkāpa un saviem spēkiem nogāja, ja, bet tas ir skaidrs, ka viņš bija ielidojis no
bez aklimatizācijas tādiem augstumiem, jā, un arī ar visu viņu lielo pieredzi, jā, viņam bija grūti ļoti tajā kāpienā. Jā, tā aklimatizācija nekādā veidā neuzkrājās. Daži saka, ka drusciņi kaut kas uzkrājās, bet tā cilvēka organisms ļoti sarežģīts, vai ne? Un tur... Tagad tu droši vien domā, kā vienkāršākā cilvēka valodā man izstāstīt. Jā, grūti ir pateikt. Jā, tur kaut kādi pētījumi jau tur ir darīti, vai ne? Aklimatizācija saglabājas, man liekas, pāris nedēļas, jā. Un pēc tam varbūt, ka paliek kaut kāda tāda kā atmiņa, jā, kā ātrāk to hipoksiju pārvarēt, vai ne? Un droši vien tas ir individuāli no tava genotipa atkarīgs, vai ne, cik tu to labi var izdarīt, jā. Bet katrā ziņā varbūt Pēters par to tā neaizdomājās, ka tur varētu sanākt tik bēdīgi ar to nekas jau bēdīgi tur nesanāca. Viņam jā, aklimatizācija bija bēdīga, tā jau citādi, tā nekas jau tur nenotika, vai ne? Bet es domāju, viņš par sevi bija ļoti pārliecināts, un viņam bija pamats būt pārliecinātam. Jā. Es nedomāju, ka tā kaut kāda muļķība bija, vai ne, bet izrādījās, jā, kad ar tiem 4000 tajā izolējā nebija pieticis, lai varētu pēc tam kāpt 7000 bez kādas pārtraukuma praktiski, vai ne? Un tev pašam par to sāpošo zobu, vajag kalnos sāpēt zobam, vai ne? Nē, toreiz bija padomu zobārsti, jā. Tā sakot, tad, kad es pirmo reizi aizgāju pie zobārsta Anglijā, vai ne, privātā zobārsta, tad pirmais, ko viņš izdarīja, visas manas vecās blombas izņēma, vai ne, un tā tur toreiz bija ar tiem zobiem, man zobi nekad nav labi bijuši, vai ne, un tā tur bija. Tas bija skūpji, tā komunismu smēlē neuzkāpšana, jā, man ir tāds kā ilgu laiku vēl, es domāju, varbūt, ka kaut kā to kompensēt, vai varbūt vēl uzkāpt, tas ir pagājis, jā, un es par to vairs neuztraucos. Jau esi samierinājies ar to, jā? Es esmu samierinājies, jā. Laikam tomēr mazliet par to zinātnes uzjautāšu, kas man interesē, vai tie cilvēki, kas dzīvo vai kas piedzimst Himalajos, Nepālā, viņi tā kā ir galvas tiesa labāki tajā kalnā kāpšanā nekā jebkurš cits pasaulē. Jā, tā ir, tam ir ģenētisks pamats, tas ir pētīts. Te pētījumi notiek apmēram tā, piemēram, nedaudz vienkāršojot to situāciju, ka mēs ņemam, teiksim, 500 tibetiešus un 500 cilvēkus, kas dzīvo, teiksim, netālu Ķīnā, bet jūras līmenī, nosekvenējam viņu tos 3 miljardu garos genomus un skatāmies, kāda ir atšķirība, ir kaut kas sistemātisks. Un tas ir darīts, jā, gan ar tibetiešiem, gan ar šerpām, gan ar andos, jā, ar to andu populāciju, kas dzīvo arī virs 5000, vai ne, ir ciemati, tie ir patiesībā augstākie, jā, augstākā Tibetā. Jā. Un tās atšķirības ir zināmas, jā. Ir, man liekas, vairāki 10 gēnu, ja, kur ir zināms, ka tie varianti gēnu, kas ir Tibetā, ir savādāki kā tiem, kas dzīvo līdzīgi tautība, bet pie jūras līmeņa. Ja. Tāpat arī Andos. Es pat kādreiz atcerējos to, 2 ir viszināmākie gēni, viens laikam saucās AGN1. Gēniem dod zinātnieku nosaukums tāpat kā kalnoskāpēji virsotnēm un pārējām. Ja? Un vēl otrs ir vēl kaut kāds. Ja? Tie gēni ir svarīgi hipoksijas regulācijā, tā ka tur tas mehānisms arī ir. Nevarētu teikt, ka līdz detaļās saprasts, bet ir kaut kādā ziņā, make sense. Ja? Yeah. Un interesanti, ja, kad, piemēram, vairums variantu, kas ir tibetiešiem, ir atšķirīgi no tiem, kas Andos dzīvo. Ja. Un tas ir tāpēc, ka tie mehānismi, kā tā fizioloģija tiek regulēta, tur daudz gēnu piedalās un to pašu efektu var sasniegt ar dažādiem veidiem, ja. Dažādām mutācijām. Ja. Otrs, kas ir laikam, ko es atceros no tiem pētījumiem, kad tas parādīja, ka šerpas patiesībā ir atzars no tibetiešiem. Jā, un viņiem ir, tā sakot, gēnu varianti, kas saistīti, piemēram, ar to hipoksijas regulāciju, piemēram, ar to, cik labi muskulis spēj izmantot skābekli, vai ne, vienkārši runājot.
Un mēs zinām, jā, mēs zinām, jā, ka kurš gēns un kura mutācija ir svarīga, jā, lai tā sakot, augstumu panestu labāk. Vai ne? Un es baidos, es neatceros, vai cik tas bija nopietni, bet ir viens no tiem gēniem, viņi ir pētījuši tie kāpējos, kas ir kāpuši, pārbaudījuši to gēnu, kas kā bez skābekļa 8000-niekos. Katram cilvēkam, katrs gēns ir 2 eksemplāros, jā. Un tas variants, jā, viens var būt tas, kas labais variants, kas palīdz, jā, skābekli labāk uzņemt, jā, kad viņi trūkst, jā. Un otrs var būt, kas nepalīdz. Un varbūt abi, kas nepalīdz, un varbūt abi, kas palīdz, jā. Un ir pētīts tas viens no tiem gēniem, kas ir šajā ziņā svarīgs, tiem, kas ir kāpuši virs 8000 bez skābekļa. Jā. Un viņiem visiem ir tas labais variants, abi ir labie varianti. Jā. Tad Reinholds Messners arī varbūt ir pētīts? Jā, es to nezinu tik smalki, vai ne? Bet es esmu pārliecināts, ka mūsu tautietis Ed Viesturs, jā, noteikti ir ar abiem. Jā. Jā. Nu, tad vismaz var mazliet varbūt tādā veidā sevi mierināt, ka, varbūt negluži tu esi fiziski par vāju vai kā, bet tādi vienkārši ir gēni. Jo ir jau arī cilvēki, kas aizbraucot uz to pašu Ļeņinu mokās ar galvas sāpēm un sliktu dušu, sliktām sajūtām un nav spējīgi uzkāpt virsotnē. Jā, man liekas, ka ir pētīts, kad ir apmēram 10% cilvēki. Tur jāskatās, protams, kāds populārs Eiropa vai teiksim, Ķīna, tur tie genotipi atšķirās. Ja? Tā, tas skaitlis ļoti neprecīzi, bet ir apmēram 10% no cilvēkiem, kas jūt kalnu slimību, ja viņi strauji paceļās no 0 līdz 2500 metriem. Jā. Un 20%, kas to jūt, nebija 20, es tos procentus neatceros, bet ir ievērojams procents, kas pat, ja strauji paceļās no 0 līdz 2500, saslimst ar hipoksiju, ar kalnu slimību. Ja? Un tas procents aug 2-kārši uz 3000, vai ne? Jā. Un ir zinām, man liekas, pat Latvijas vēsturē es tos vārdus neatceros. Jā, ievērojami kliņšu kāpēji, kas nevarēja virs 4000 kāpt. Jā. Es domāju, ka viņiem tas gēns bija abi sliktie varianti, vai ne? Un tur neko nevarēja izdarīt, vai ne? Tā ir, tur neko nevar izdarīt, jā. Mazliet skumji par to. Bet no tiem taviem gājieniem tad sanāk, ka tu 7000-niekos tātad uzkāpīji Ļeņinā un Koržņevskā. Jā. Un pēc šiem te pasākumiem tev īsti tā kā nesanāca savienot kalnus ar tavu ikdienas dzīvi? Pirmkārt, tā nākamā vasara bija neparedzēta, jo mēs gājām katru otro, jā. Bet, es apprecējos, jā, un man bija citi pienākumi, un pēc tam es padomu sāku brukt, un es izmantoju iespēju aizbraukt uz Ameriku, jā, kur es biju pusotru gadu, ja. Un pēc tam es atbraucu, man liekas, tas bija pirms Tedis brauca uz to, pirmo reizi, kad viņi to ekspedīciju uz Daulagiri rīkoja. Ja. Tagad tehniski varbūt es vēl varētu pievienoties, bet man bija toreiz jāizšķirās, vai es ar zinātni nodaru. Divas profesijas nevarēja vairs apvienot. Tad tev bija tāda izšķiršanās, vai tu esi zinātnieks, vai tu brauc uz kalniem? Tas kaut kā dabiski iznāca. Būtībā es Amerikā jau biju sapratis, ja, ka ja es gribu kaut ko sasniegt, tad man vairs laika nav, tā sakot. Un otrkārt, padomu laikos, ja, tad mēs uz mēnesi braucām, ja, varbūt uz 6 nedēļām, ja, tās ekspedīcijas jau bija garākas, ja, un to apvienot ar nopietnu citu darbu, ja, praktiski jau nevarēja. Vai ne? Tas nav skumji par to? Es nezinu, jo man zinātne pirmā vietā vienmēr ir bijusi. Ja? Un kamēr es to varēju apvienot ar tādu nopietnu kalnos kāpšanu, tikmēr es apvienoju. Droši vien, ka man tas pietrūka, jo es atceros, ka tā bija, toreiz tā pasaule atvērās, ja? Un Tedis to izmantoja, ja? Un tas ir, tā sakot, arī apbrīnojami, cik ātri viņš norēģēja, vai ne, ka tagad mēs varam augstāk un tālāk. Ja? Man bija vienmēr tāds sapnis bijis Alpos pabūt. Un patiesībā pirmā vasara es sāku strādāt tajā institūtā, jā, pie Cambridges 97. gadā, kamēr es tur, tā sakot, iekārtojos, un tā pirmā vasara, kad man bija laika, bija 99. gadā, tad es uz to Mont Blanc aizbraucu. Un tā kā acīm redzot, jā, man tas skaidrs, ka man tas pietrūka, bet man bija skaidrs, ka es atceros ar Tedi runāju, viņš man aicināja toreiz,
kad viņi uz Antarktīdu brauca, jā, bet nu, tad mēs aprunājām, cik tas laika prasīs, vai ne, un es saprotu, nē, tas neiet cauri, es to nevaru izdarīt, vai ne. Tīri tādā laika menedžēšanas ziņā. Jā. Es jau toreiz biju diezgan atbildīgs cilvēks tur, un man bija svarīgi, lai man piemērojās, nevis es kādam varu piemēroties, kad es kaut kur varu būt, vai ne, un kaut kur kāpt, jā. Un tās 8000 ekspedīcijas, nu tad ar tādu mazliet skumju skatu noskatījies no malas. Nu tā ir, jā, un kad man Imants stāsta, kā viņi ar Tedi ir uz Everest 40 minūtes sauljojušies, vai ne, tas man, tā sakot, ir ļoti skumji, ka es tur nevarēju būt, vai ne. Bet nu tagad bija jau brīdis, kad man naudas pietika, lai es varētu kādā komerciālā ekspedīcijā uz Everest braukt, bet tas jau bija tas laiks, ka tur jau tas bija, tā sakot, nokomercializējies līdz tādam līmenim, kad tur es vairs negribētu. Jā, stāvēt rindā. uz nomiršanu, jā. Vai tu pats esi bijis visu šo gājienu laikā tādās tiešām īstās, īpaši bīstamās situācijās, ejot uz virsotnēm? Es domāju, ka nē, jo Tedis gāja droši. Tas ir tas, kāpēc es, tā sakot, nevaru saprast, kas notika, vai ne, jo es vienmēr ar Tedi esmu juties drošs. Ja? Viņš bija, tā sakot, izcils stratēģis jau, tā sakot, lielos vilcienos, kur var iet, kur nevar iet, kur nevajag iet. Taktiķis, ja? Viņš vienmēr saprata, ja? Pa kurien kāpt, ja? Un kā to izplānot, lai nebūtu briesma. Es neesmu ar viņu nekādās briesmās nekad bijis. Man nepatīkamākais gadījums, kad es droši vien arī maniem grupas biedriem drusciņi izmaisīju plānus, tas bija Dienvidu Pamirā. Es ejot no pirmās pārējas, man bija briesmīgi veci trikoņi. Un es arī lejā ejot pa sabirām nekāds labais gājējs neesmu bijis. Un tur kaut kā sāka akmeņi ripot, un es dabūju triecienu pa kāju no aizmuguras, jā, līdz par muskuli. Jā. Un tad es kādas 2 dienas īsti nevarēju paiet, vai ne? Tas bija, man liekas, bīstamākais. Nu, ja tur būtu vēl lielāks akmens, tad varētu būt sliktāk. Jā, bet nekas jau tur briesmīgs nenotika. Jā, bet rēti man vēl tagad tur ir. Vai ne? Nu, tāda jau ievērības cienīgi. Jā. Bet tomēr 2 dienas nevarēja paiet. 2 dienas es īsti paiet nevarēju. Nu, tur gandrīz tev glābšanas darbi. Nu, tur mēs izdarījām tā, ka tad, kad bija skaidrs, ka es tālāk netikšu ar viņiem, ja, tad es nogājām ar 2, es vairs neatceros, kas man pavadīja, līdz ceļam lejā, kas bija kāds pusdienas gājiens, ko es varēju vai ne, noklibot. Ja. Un tad es kādas nedēļu atkopos un aizbraucu tālāk un pievienojos ne pat Teda grupai, bet Zilspāņu grupai, kas arī bija Dienvidu Pamirā tajā laikā. Ja? Un mēs uzkāpām Marksā. Ja? Tas ir viens no maniem skaistākiem kāpieniem. Ja? Un man tagad kaut kā drusciņ liekas, ko viņi par mani nodomāja. Ja? Jo ka es tur tēloju, ka es nevaru paiet, ja? bet Marksā es uzkāpu. Vai ne? Turklāt bezmaz vai kā novadīju to kāpienu. Ja? Mēs tur trietā uzkāpām. Ja? Ventiņš, Jānis un Ingmārs Smildziņš. Ja? Es tur biju no viņiem tajā brīdī pieredzējušākais. Ja? Bet tā bija, vai ne? Tad es biju pietiekami atkopies, ja? Bet rēti man vēl tagad ir, vai ne? Tā, ka gluži jau es tur neblefoju. Ja? Marks jau arī tūp pie 7000. Ja? Un tā sakot, mēs trietā kāpām, ja? Tas tā mazliet kā Montblancā viens kāpj, Montblanc daudz zemāks, vai ne, protams. Ja? Un tas kaut kā likās, ka tur tas ir uz iespēju robežas, ja? Nu, par to tādu jūsu grupas komandas iekšējo sadzīvi, jo Jānis Busenbergs iezīmēja mazliet, ka jums patika arī tā nedaudz vienam otru paķircināt. Protams, jā. Vai tev ir palicis atmiņā kāds tāds jautrāks stāsts no tās jūsu dzīvošanās kalnos? Es domāju, ka mani ķircināja daudz, un varbūt tāpēc es to negribu atcerēties. Ne? Tā kā es, kādīgi sakot, tā īsti... Tedis vienmēr visu tā sakot nogludināja. Jā. Dažkārt jau tur tā aizgāja, ka tur pat strīdēšanās varēja notikt. Jā, bet tas bija Tedi nopelns. Jā. Viņš bija tā sakot ārkārtīgi labs cilvēks, es domāju, bet arī autoritāte visiem. Jā, un tā sakot, viņš varēja tā nemanām pateikt pietiek, vai ne? Un es domāju, ka viņš ir tas, kas to grupu varēja saturēt kopā, jo visi bijām dažādi, vai ne? Un katram uz katru bija kaut kāds zobs tāds vai citāds, vai ne? Bet
visi mēs ļoti labi sapratāmies tomēr, vai ne? Nu, vienīgi tas, ko Pēters stāstīja, bet tad jau laikam tu biji tā kā vairāk atgājis no tās grupas, kad Pēters bija tik ļoti sastrīdējies, aizvainojies, ka redz, viņš pateica, ka uz Everestu viņš nebraukšot. Nu, to es vairs pat īsti tā nezinu, vai ne? Pēc tā ap to Daulagiri laiku vēl mēs tikāmies, man tā bilde vēl ir, vai ne, kur mēs pie manis dzīvoklī esam, kur Pēters ir un Tedis ir un viss ir kārtībā, bet nu vēlāk, kas tur notika, es tik labi, kodīgi sakot, nezinu, jā, es pieļauju, ka tur kaut kā tā grupa bišķiņ sāka jukt ārā varbūt, vai ne, ka tur tās intereses bija dažādas, vai ne, un Tedim bija savas intereses, jā, un tur droši vien viņš arī saprata, ka arī viņam nav briesmīgi daudz laika palicis, jā, tādom lieliem gājieniem, un kad ir jāsteidz šis un tas, un varbūt tas dažiem atkal nebija iespēja tādu, vai ne, ka tur kaut kas varbūt arī tāds, bet es par to neko nezinu. Jā, es varu tikai manas atmiņas par visu to komandu ir, vai ne, ka tā bija ārkārtīgi saliedēta, jā, un ja mēs tur sīkumos arī strīdējāmies, tad par lielām lietām mums nekāda domstarpība nebija. Jā, par to steigu gan Imantam Zaulam, gan arī Jānim Busenbergam, par to beidzamo Teda braucienu uz Jaunzēlandi, es sapratu, ka vai nu viņi līdz galam nebija informēti, vai tur tiešām ir bijusi kaut kāda tik liela steiga, ka tas pats Imants, ko Tedis vienmēr ir tā kā savu labo roku ņēmis līdzi, netika uz turieni aizbraukt. Un Imants arī par to diezgan ir pārdzīvojis, ka viņš nav bijis līdzi. Jā, nu, es neko pateikt tur daudz vairāk nevaru. Man arī tas likās dīvaini, droši vien, ka tur bija kaut kādas nesaskaņas vai ne. Bet tagad, jebkurā gadījumā, kad mums par Tedu visiem ir vislabākās atmiņas, vismaz man noteikti, jā, un arī par visu komandu, jā, un Imants jau ir vispār fantastisks cilvēks, es tā sakot, otru tik izpalīgi cilvēku vispār nepazīstu kā Imantu, vai ne, Bet es domāju, ka droši vien arī uz tevi tas ir atstājis tādu lielu iespaidu. Šis notikums? Noteikti, jo es atceros to, kā es to uzzināju. Es vadīju sanāksmi savā institūtā, un man Andu Piebalga piezvanīja un pateica, kas ir noticis, vai ne, un es neko nevarēju pateikt pēc tam ilgu laiku, vai ne, un tas bija briesmīgs trieciens un absolūti negaidīts, jā, jo, kā jau es teicu, man palicis tāds iespējas, ka Tedis ļoti droši, ka viņš sekoja tam Edu Viesturu, Tas tad viestur citāti, tas viņa teiciens, tas ir nāk vēlāk, manuprāt, vai ne? Bet, principā tā doma tāda bija, ka mēs jau nekāpjam vai nenokāptu, vai ne? Un, kas tur bija gadījies, man ir grūti iedomāties. Tu diezgan bieži piemini Edu Viesturu mūsu sarunā. Tas ir tas tavs iedvesmas cilvēks alpīnisma ziņā? Nē. Es izlasīju viņa grāmatu, un man tā viņa filozofija ļoti patika, vai ne? Ka kalnos mēs nekāpjam, lai bojā ietu, vai ne? Un kad viņš ir pirmais, jā, viens no pirmajiem laikam, jā, kas visos 8000 bez skābekļa ir uzkāpis, jā, un, protams, kas ir ievērojams sasniegums. Kad es kāpu Rainerā, es tam gidam teicu, ka Edu Viesturs ir latvietis. Jā, viņš ir amerikānis, vai ne? Bet viņš zināja, ka viņš ir Latvijas izcelsmes. Jā. Bet tev ir kaut kādas tādas lielās personības, kas tevi iedvesmo vai kurus tu uzskati par tādiem īstiem kalnu cilvēkiem? Jaunībā es atceros, iznāca tā grāmata Annapurna, laikam viņa saucās, jā, par Maurice Hercogu, jā, un to es pārlasīju, ka mēs gājām to Annapurnas apli, vai ne? Tā tāda maziņa grāmatiņa ir, ne? Plāniņa, nav viņa ļoti bieza. Viņa ir diezgan plāna, bet viņa tomēr ir nopietna grāmata, nav brošūra gluži, jā. Jā. Bet tur tas varonīgais alpīnisms ir tā sakot ļoti labi atspoguļots, vai ne? Viņam pašam nosala, laikam, rokas vai kājas, es vairs neatceros, jā. Bet viņi kāpa, un patiesībā varbūt, ka viņi kāpa nedomājot par to, vai viņi tiks lejā vai ne, bet tie bija citi laiki, jā, tai laikā, kad izpētīja Himalajus, jā, tad viņi gāja pa tām ielējām ar domu, jā, kas tur aiz tā līkuma ir, vai ne, un vai pa kurien tur, vai pa to, cik tālu pa to kori var tikt, jā, kamēr tur kaut kāds žandarms vai zops ir, jā.
Tagad jau mums no satelīta mēs varam līdz 10 centimetru precizitātei. Visi zināms, citi laiki. Tagad tas būtu ļoti muļķīgi, ja riskēt ar dzīvību. Bet tā laikā viņi riskēja ar dzīvību, vai ne? Un daudz kā Melorijas, piemēram, arī aizgāja bojā, vai ne? Man ir aizdomas, ka varbūt pat man ir tā grāmata, bet es viņu neesmu izlasījis. To vajag izlasīt, jo tā, manuprāt, raksturo to pagājušā gadsimta vidus atmosfēru, vai ne? Un man liekas, viņa ļoti labi uzrakstīta, jā, un es atceros, ka, kad mēs pirms gadiem, droši vien gadiem 10 to Annapurnas apligājām, jā, tad mēs arī abi ar sievu to grāmatu pārlasījām vēlreiz un vēlreiz, vai ne, un domājām par tām vietām, jā, un man pat ir, es atceros, ka mēs jau braucām ārā no kalniem, es gribēju iebraukt tajā ciematā, kur viņiem toreiz bija tā pirmā bāzes nometne. Es speciāli palūdzu, lai man to mašīnu aptur uz pusstundu, un mēs aizgājām. Tur nekas nav palicis vairs daudz, vai ne? Bet, būs jāizlasa tā grāmata. Bet kā tu domā, vai tagad, ka mums ir tādas satelīta iespējas, ir tā kā mazliet nolaupīts cilvēkam tas pirmgājiena vai atklājēja prieks? Ejot pa kalniem. Tagad jau mēs daudz ko apskatāmies kartē, vispirms Google mapā tur kaut kādus satelītu uzņēmumus, un tad tur izdomājam, kā tur tas maršruts varētu iet uz virsotni. Bet es domāju, ka arī tajā laikā, kad mēs kāpām, ja, protams, kad bija tas elements, ka Latvija tikko bija atgūsta neatkarību, un Tedis bija tas, kas parādīja kaut kādā ziņā, ko Latvijas alpīnisti var, vai ne? Bet no tāda viedokļi, ja, ka mēs kaut ko pavisam jaunu varam izdarīt, jau, tas jau bija arī pagājis. Tas bija pagājušā gadsimts, vai ne, kad vēl tas varēja notikt. Ja, un tagad es domāju, tas ir pārvērties par tādu personīgo izaicinājumu, challenge. Ja. Man varbūt tev jāprasa, ja, kāpēc tu kāpi ja, tajā Avicennā, vai ne? Tur man vienkārši izteica piedāvājumu, kuram es nevarēju atteikt, jo jā, man likās, ka es pati diez vai varētu sarīkot sev tādu ekspedīciju, un ja mani uzaicina Latvijas Alpīnistu Savienības apvienoto klubu ekspedīcijā, tad es nevaru laist garām tādu piedāvājumu. Bet, zin kā, es laikam neesmu tik ļoti nopietni pati ar sevi runājusi par šo, lai tev tādu īsu atbildi iedot, kāpēc es kāpju kalnos. Tad tas sanāktu vēl viena stunda sarunā varbūt. Jā, bet es domāju, droši vien, ka ir kaut kāds personīgais izaicinājums tur. Ja? Protams. Jā. Otra lieta, kas man pat iedās prātā, ko tu pieminēji, tā organizēšana. Ja? Manuprāt, ka īpaši tais padomu laikos, ja tu, jāsakot, negribēji partijā stāties, neko lielu nevarēja organizēt. Un tās arī, man arī pēc tam ceļojot, piemēram, to Lielo kanjonu ejot, ja, un tur pa Tuksnesi, mēs tur 3 dienas pa Tuksnesi staigājām, ja, un tur man patīk tās kartas izplētīt, izplānot, kur tur var iet, vai ne, tas man vienmēr ir paticis, vai ne, bet, kaut kā, jā, vai mazāk laika ir palicis, tagad es paļaujos uz gidiem, lai man tur izvadā, jā. Jā, par to organizēšanu, kā tu pieminēji, man tikko ienāca prātā arī, ka mēs bijām, mans pirmais brauciens bija ar kalnu skolu uz Elbrusu, un toreiz mēs tā kā it kā savstarpēji runājām, ka varētu uzkāpt abās Elbrus virsotnēs, bet tad otrā nav obligāti, bet es tā aizdomājos par to, ka, viena es uz Krieviju diez vai vēl kādreiz aizbraukšu, un ka man ir jāuzkāp tajās abās virsotnēs. Es jutos, pēc tam jutos ļoti slikti, bet bija liels prieks, ka tomēr saņēmos arī tajā otrajā virsotnē. Un rekā, tagad jau arī ir tā, ka uz to Krieviju mēs vairs nebraucam. Es ļoti priecājos par to, ka man tāda pieredze tomēr ir bijusi. Tas ir varants kāpēc. Es neesmu Elbrusā bijis, ja? Un es zinu, ka Tedis gribēja kāpt abās virsotnēs, bet nezinu, vai viņš pat uzkāpa. Katrā ziņā pēc tā bija tāda ļoti īpatnēja pieredze teltī. Jā. Un pēc tam braucot uz Kazbeku, es ļoti baidījos no tā, ka būs ļoti līdzīgi, bet Kazbekā gan es jutos ļoti labi. Tad varbūt, ka tā aklimatizācija tomēr ilgāk saglabājas, jo es to teoriju tur īsti nepārzinu. Bet es domāju, ka tagad to var izpētīt, to fizioloģiju. Man pieļauj, ka kaut kāda ir ne tā tieši aklimatizācijas atmiņa, bet tāda kā otrās pakāpes atmiņa par to, cik ātri var aklimatizēties, ka tas kaut kāds saglabājās organismā. Jā. Varbūt arī. Jā. Es tev teikšu paldies, bet ja tev ir vēl kaut kas pastāstāms, varbūt ir kaut kas tāds, ko tu pats gribi piebilst
Es tev gribu pateikties, vai ne, ka tu to vēsturi uzturi, vai ne, jo palīdz viņai nepazust pavisam, jo viegli ir aizmirst. Ja. Tagad jau laiki pavisam savādāk, un man kaut kā grūti ir, piemēram, tavā ādā ielīst, ja, kā tas viss tagad izskatās, vai ne, jo toreiz tas bija pavisam savādāk, vai ne, tagad jau tās iespējas apceļot pasauli ir pavisam savādākas, vai ne, un kaut kā ir grūti iedomāties, kā no jaunatnes viedokļi, vai ne, tas izskatās, ko tad tie dūlie tur tai Krievu laikos darīja, vai ne, bet paldies, ja, ka tu to, īpaši jau tā sakot, es domāju, Tedis ir izcilākais visu laiku, latviešu alpīnists, un kad to ir būtu svarīgi to pateikt, vai ne. Paldies, ka tu pasaki to skaļi, un man pilnīgi noteikti nav nekādu šaubu par to, ka viņš ir tāds bijis. Vienīgi gribētos to piemiņas plāksnīti tur Jaunzēlandē. Jā, es klausoties, ko Imants laikam par to runāja, vai ne, varbūt, ka tas ir man jāizdara. Es negribu apsolīt. bet varbūt tas ir tiešām svarīgi to izdarīt. Jā. Paldies tev liels, ka tu ieradies pie manis. Tev droši vien bija citi iemesli, kāpēc tu no Lielbritānijas atbrauc uz Latviju, bet es ļoti priecājos, ka visu to tavu darbiņu klāstā, kas tev šeit ir jāpadara, tu atradi laiku, lai aprunātos arī ar mani. Es ļoti novērtēju to. Man tas ir gods. Jā, paldies. Jā. Paldies, un varbūt mēs arī vēl kādā citā reizē satiksimies sarunā. Varbūt pēc brauciena uz Jaunzēlandi vai kā. Bet jā. Paldies tev, paldies visiem, kas noskatījās, noklausījās. Neaizmirstiet nospiest to īkšķīti vai sirsniņu, kā jau tas ir pieņemts sociālajos tīklos darīt, un tiekamies nākamajās sarunās. Atā!